Labdien! Tātad lieliem cilvēkiem lielas pauzes, kā ziniet, jā, lai būtu tas viss tā nav, tik briesmīgi nav. Drusciņi komentējot par iepriekš par kuršu ķoniņu svētbirzi vai velku birzi, vispār jau es laikam neiet tur kaut ko tīrīt vai darīt. Jo tas ir drusciņi nelabi, jo tur jau cik tie stāstīja, ka nolauž zariņu un pēc tam māju nodeg vai sieva aizbēg vai vēl kaut kas. Jā, tā ka mēs gribot tos turistu redzēt, varbūt nemaz nevajag. Un te pirms dažiem gadiem bija tīri labs projekts arī par Latvijas senajām svētvietām, kā turisma produkti, kā turisma objekti. Un tad bija daži jautājumi, vai tiešām mēs visu gribam turistiem atdot un pārdot. Vai visu mēs gribam iztīgot, tas ir mūsu resurs, bet ir dažas lietas, kuras varbūt turistiem nemaz nepienākās, vai varbūt ne uzreiz pienākās, nezinu. Bet visādā ziņā braukt talkā uz elpu birzi es nebraukt. Ja jūs kaut kā pēdējo reizi, kad tur bija dzīvā vietā iesēdās mašīna, kur nevajadzētu viņai iesaisties. Mēs no gaisa mēģinājām filmēt ar dronu, un tad es tā kā sāku runāt, ka mēs jau tikai gribam uzņemt no gaisa, neko citu nē. Tad tā mašīna kaut kā aizbrauc, jā, bet zinot tās visas iepriekšējās lietas, lai būtu. Tad prieks, cik prieks, sākam par kuršu sanajiem laikiem jūras braukšanu, bet jūras braukšana ir tā, ka te tās vietas varbūt nemaz nav tik daudz, ja viņas arī ir, tad viņas netik vienkārši ieraugām, bet kaut kas jau ir. Un tā ir diezgan šaura tēma, liekas, bet no otras puses kurši, kurzeme bez jūras braukšanas, laikam nekā. Un ja par tiem senākiem laikiem, tad tur ir gan leģendas, gan nostāsti, gan viss kas tāds. Sāksim ar to, ka visi senākie laivu atradumi nāk no Kurzemes, no Sādats. Es esmu priekšā kaut kur vai kā. Varbūt pasēdiet kaut kā. Es te pats sēdēju, stāvēšu šī vietā sēdēt. Varbūt, ka var pavirzīties, lai es te neesmu priekšā kaut ko. Tad visi senākie atradumi kaut kas nav labi īsti, jo man nerādu visu kādu apakšu nerādu. Labi, paldies. Tad visi senākie vispār laivu atradumi nāk no Kurzemes. Tas ir Sārnats purva, pat ne apmetni, bet tūmā, 6 metru garš vienkots. Pēc viss viņš ir jūras spējīgs, viņam ir klāt spārns, kas viņu tur, bet pēc viss viņš nav domāts jūrai, bet lagūnai. Lagūnas izmantošanā vietējai zvejai. Tie aeri arī, kas apliecina šo zvejošanu, tur viņi ir. Kaut kāds varbūt redzat atšķirības no mūsdienu airiem, šiem airiem vecajiem, 3000 gadu vecajiem. Viņiem ir asas gals. Mūsdienu airs ir ar plakanu, taisnu galvu, jā. Tas ir lai neizbaidētu zivis vai ūdens zvērs putnus, ka airējot, tas pīlē notek pa vienu vietu un ir mazāk troks, mazāk skaļu. Bet tie ir ļoti veclaiki. Mums uzstādījums runāt par kuršiem. Un tad līdz 10. gadsimtam vienkārši parādīja, ka kaut kas ļoti vecs arī Kurzemē. Vēl vakar izbraucu caur Sārnotu, paskatījos, kā tur, ne uz šo vietu, bet caur Sārnotu izbraucot. Tad līdz 10. gadsimtam ir teiksmēnais, leģendārais posms, es domāju, attiecībā uz kuģniecību, kuģošanu. Lai gan, ja par Latviju, tad Daugavas ūdensceļš, kas ir starptautisks maģistrāls, strādā jau no 5. 6. gadsimta pa vidu mūsu ērai. Un ar 10. gadsimtu, proti ar vikingu laikmetu, aina kļūst nedaudz skaidrāka, mēs vairāk materiālu, mēs varam kaut ko ieraudzīt, runāt, jo ir pieaugusi skandināvu aktivitāte, vikingu aktivitāte, arī viņu braucienu uz Latviju. Un, ja pieaug skandināvu aktivitāti, var pieņemt, ka pieaug arī vietējo tautību aktivitāti. Visvairāk, ja runā par jūras izmantošanu, braukšanu, jūrā braukšanu, tad visvairāk
no šiem vecajiem seniem laikiem, teiksmaniem laikiem ziņu ir par, kur no Latvijas tiltiem vecajām astotām, par kuršiem, kas ir nākošais. Limbieši brauc, limbieši ir trešie, zemgaļi otrie. Jo zemgaļi ar Lielupi, ar to viņi arī ir pazīstami tādās skandināvu aprindās, teiksim, jā. Nu, tālāk sēļi latgaļi, protams, viņi ir tālāk no jūras, un tur tā jūras braukšana viņiem īsti neatiecās, tur ir cits kaut kas. Bet visvairāk zinu, tātad ir par kuršiem, kuršu braukšanu. Nu, man šodien jau televīzija jautāja par senajiem kuršiem, un man tad uzreiz ir pretjautājums. Man kā vēsturnieki vienmēr gribas, lai būtu kaut kāda precizitāte, jo kas tad ir senie kurši? Cik viņiem seniem jābūt, lai viņš būtu sens? Vienam sens ir 10 gadu vecs, vienam ir 1000 gadu vecs, vienam ir 10 000 sens. Nu, kaut kāds robežs jānovāk. Ja par kuršiem, tad viņi ir, jā. Tātad viņi sāk formēt. Tās ir tādas vienkāršas lietas, hrestomātiskas lietas, lai, jāpasaka, lai mēs to tālāk ieveram šos rāmus. Tad sāk formēties ar 2. gadsimtu mūsu ērā kurš līdz tālākos gadsimtos. Kuršu centri ziniet, bet atkārtos, lai zinātu, tad kuršu centri, formēšanās centri nav Latvija, bet Klaipēda, Palanga, Lietuvas teritorijā. Kurš uz ziemeļiem uz Latvijas kurzemes teritoriju nāk vēlāk, pēc 2. gadsimta. Nu, tie ir agrie kuršu kapulauki, kas laikam atnāk līdz pašai Latvijas robežai, Rucavā, Ģeistaut, Maskatuži, bet ne tālāk. Tad pamazām kuršu došanās uz ziemeļiem, kurzemes kolonizēšana, jā, tā arī var teikt, iespiešanās, tiekšanās uz ziemeļiem, un kurzemes pārvēršana par kuršu zemi, tāpēc arī kurzemi galā. 7. gadsimtā Kursas teritorijā ierodās skandināvi. Viņi ir agrāk, bet tas, ko mēs vairāk zinām, te no grobiņas. It kā grobiņa, bet ne tikai. Te ir karte ap grobiņu, kas rāda, ka tur ir vēl vairāk skandināvu vietas. Tie pamatā ir kapulauki, kurus mēs zinām. Bet skaidrs, ka būtu cilvēks dzīvo. Tur jābūt arī cilvēku dzīves vietā. Tad tā nav tikai grobiņa, tas ir kaut kas plašāks, lielāks, kaut kas. Un skaidrs, ka šie skandināvu, negribētu teikt kolonisti, tas nebūs pareizais, skandināvu ļaudis, viņi ierodās ar kuģiem pāri par jūru vai gar jūru, un pat pēdējo gadu jauni atradumi par skandināvu klātbūt Latvijā pie Ventas, pie Paduras, skandināvu kapulauks, nezinu, īpaši vēl viņš izskanējis jau ir, bet vēl ne ļoti plaši, teiksim, grobiņi daudz plašāk tā zina, bet skandināvu nav tikai pie grobiņas, un citu arī ir. Ar 2. gadu 1001. gadsimtiem notiek kuršu došanās tālāk uz ziemeļiem, apgūstot Tausas, Tukumu, rajonu uz Lundagas pusi tur. Un stipri vien mēs tagad zinām, ka kurši ienākuši šajā teritorijā dzīvo pamīšas ar lībiešiem, ja Baltijas somiem, jo vēl pat viduslaikos ir diezgan daudz lībiešu vietvārdu kurzemē, kursā, kas liecina par viņu klātbūtni. Ventas, Grīvā, Ventspils, tie ir vendi, kas ir vendi, mēs līdz galam arī īsti nezinām. Tā ir vairāk ir politiska lieta, latviešu pētnieki uzskata vendus par Baltijas somiem. Tagad Krievijas politiskā, jaunvara vendos grib saskatīt slāvus, senos slāvus, tātad, ja vendi ir Lielupas, Grīvā senie slāvi, tad viss kurzem ir slāviski, tā. Bet tā laikam tomēr nav. Visumā, ja par Latvijas seno kurniecību, ne tikai par kuršu seno kurniecību, tad ir seno, tad rēķinot līdz krustkara laikmetam, līdz 13. gadsimtam, ir 3 avotu grupas, kas varētu kaut ko liecināt. Tad viens ir rakstīti avoti, tad būtu kronikas, būtu kaut kādi dokumenti, kas vēl ne. Lieta ir tāda, ka par kuršu jūras braukšanu, arī par citu tautu, Latvijas tautu jūras braukšanu, šos rakstītos avotus atstājuši svešinieki, ne vietējie. Mums
it kā nebūtu vietējās rakstības, lai gan labi, tas ir vēl jautājums, vai uz vietas bija savu rakstību vai nebija. Un līdz ar to šīs rakstīto avotu ziņas tās ir no cilvēkiem, kam es sevišķi interesēju, kurši un jūras braukšana, tas ir kaut kādā veidā pastarpināti, kurši viņiem pretinieki, tad kaut kas tiek pieminēts. Bet par tiem agrākiem laikiem tās viss plašākās liecības, es par viņām arī diezgan daudz runāšu, lai gan man tā aizmuguri ir arheologs un arheoloģija šodien vairāk iznāks runāt par skandināvu sagām un par to, kur ir pieminēti kurši un kuršu kuģi un kuģniecība tādas lietas. Otra lieta ir arheoloģiskās liecības. Tad pašu kuģu vai to daļu atradumi. Uzreiz var teikt, ka Kurzemē praktiski nekas tāds atrasts nav. Ļoti minimāli kaut kas. Un trešais ir folklora, vietvārdi, nostāsti. Tur ir diezgan daudz, un par to varbūt drusku arī parunāsim vēlāk. Tikai attiecībā uz folkloru, vietvārdiem, nostāstiem. Tas nav drošs vēstures avots, jo viņi mēs nevaram pievilkt pie kaut kādas konkrētas laika telpas, tas ir nedroši. Vienīgi tad, ja šī folklora nostāsti liecina par kaut kādu arheoloģisku atradumu, kas ir kaut nākt uz tuvākiem laikiem. Jā, un tur dažas lietas ir stipri vien dīvainas, stāstīšu vēlāk. Tātad, ja mēs pievelkam klāt līdz galam to chronoloģisko robežu šai manai uzstāšanās reizē, tad tas būtu 1. gadsimts vidus līdz krustakari, 13. gadsimts. Agrāk, vēlāk it kā nerunāsim, lai gan ir diezgan daudz interesants lietas arī par šiem laikiem. Kaut vai te vienkārši parādīšu vienu bildi. Vīlau vēmlaiva, kas attiecās 1. gadsimtu pirms mūsējais un saistās ar skandināvu ieceļotājiem Latvijā. Viņi ir rekonstruēti, vienīgā rekonstruētā laiva, dikti augsts jau turismu objekts šobrīd. Viņš ir, nezinu, esat bijuši pie viņas kāds, jā? Forši viņi ir īstenībā. Tur vēl trepītes, pa kuras arheologi atstājuši pie koku, un pa viņām var uzkāpt un pastīties no augšas. Laikam tad gan ir papūšs un novākts. Kas attiecās, ja mēs sakām par kuršiem, tad šie nav kurši, tas ir stipri laiks pirms. Tā ka nerunāsim par to, bet, protams, tas ir interesanti. Un nākošais uz otru pusi pēc 13. gadsimta, kur arī ir atradumi un ziņas un viss, kas tātad kuršu jūras braukšana Kurzemes hercogijas laikā, Livonijas laikā. Te viena bilde, kas ir dokupe pie Ventspils, doku kapi. Laikam doks, kur ir remontēti Kurzemes hercogijas kuģi. Tur gan ir zīme, ka tā ir kuģu būvētava, bet pētījumi rāda, ka tā nav kuģu būvētava pretējā Vēņas krastā. Atkal ļoti interesants lietas, par ko runāt, bet tas neatiecās šobrīd uz šo laiku. Tātad par kuršu jūras braukšanu, tādīs norādītajos laikos, kā jau teicu, tātad 1. gadsimta vidus līdz krustakari. Sāksim ar, tagad tās būs tādas teiksmainas lietas un ļoti mīlainas lietas. Viņš man nerāda pilnu kādu, kaut ko tu nevar izdarīt. Kaut ko viņš apakš, viņš... Labi. Žēl, ka jūs neredzat visu kādu, tur apakšā vaļējās daži beigti cilvēki. Tas ir 19. gadsimta zīmējums, bet Grauvalas kauja, tā ir tāda ļoti slavena. Vairs arī Grauvalas kaujas nav, jā. Paldies. Tagad jūs redzat, cik viņiem tur slikti klājās. Jā. Tā ir tāda leģendāra kauja, teiksmenā leģendāra lielākā Baltijas jūras tautu kauja, notiek ap 750. gadu mūsu ēras. Lai saprastu to leģendārismu, tad
tekstā, ka kaujā piedalās arī dievi, ne tikai karotāji un dievi viens otru apkaro, un kurš tur zaudē, kurš tur vinnē. Mūsu gadījumā, es nenosaukšu visus tos, kurā pusē, kas tur cīnās, uzvar Zviedru ķēniņš, un viņa pusē cīnās arī kurš. Tā ir tad pirmā kurša pieminēšana, un vēl tālāk, kurši ir, varbūt par kuršiem viņš to nesaka, bet austrumu tautas ir iedušās ar 2500 kuģiem. Vai šie, kurš ir viņa spēkos, Brauvālas kauja, tā ir Zviedrijas, Skandināvijas dienvidos, Smolanda, kurš piedalās kaujā, un viņam ir 2500 kuģi, tad droši vien varētu pieņemt, ka kurš ieradušies ar kuģiem, netieši liecība. Diemžēl tādas netiešās liecības būs vairāk nekā tieši liecība, bet kaut ko aprāda, jo šīs ziņas par kuršu kuģniecību ir diezgan, kā jau teicu, diezgan nedrošas. Brauvālas kauja. Tur vēl dievi piedalās un viens otru apkaro, un ļoti jau jauka, kurš piedalās tādās kaujās. Tātad pirmā ziņas, kur var atrast drošākas liecības par kuršu kuģniecību, ir Bremens arhibīskapa Rimberta sacerējums Svētā Ansgara dzīve. Un atkal tur nav tiešas liecības, Skabāras kalns, un tepat jau blakus mēs esam. Kurš stāstīts, ka kursa 9. gadsimta vidū padzinuši zviedrus, kuriem bijuši pakļaut daļu kursas. Uzzinājuši par to, dāņi nolem pakļaut kursu un ierodas ar savu lielo floti. Dāņi ierodās ar lielo floti. Kursiem palīdzēs tas, ka viņi saulēcīgi ieraudzījuši ienaidnieku. Mēs zinām no dāņiem un arī no dāņiem ir speciāls jūras sardzes, lai nepieļauj šādu nejaušu uzbrukumu. Ja tā nav nejaušība, ka kurš ir ieraudzījuši dāņus, tad arī kuršiem ir bijusi jūras sardzes. Jūras sardzes ir iespējams tikai ar kuģiem. Ja? Kurši dāņus sakauja? Acīm redzot, tā ir jūras kauja, jo sakaut floti krastā, laikam diezgan sarežģīti, un aplaupa pusi dāņu flotes. Jāpieņem, ka tā ir jūras kauja, atkal netieši liecība, bet tomēr. Ja? Un Zviedru flote uzbrūk Zeiborgai Domiņai, kur acīm redzot ir jūras osta, 10 km no jūras. Ko mēs varam no tā secināt, kurš tiem savu flote, ja spēja sakaut aplaupīt pusi dāņu flotes, sava jūras osta, jūras osta tad ir kuģniecība, un sava tiesniecība, savu sakari pāri par jūru. Vēl Rimberts piemin kādu kursas administratīvo vienību, 5 civitātes, kas ir kursā. Tā nekad nav skatīts attiecībā uz šīm te administratīvām vienībām, bet kaimiņos man iznāk vairāk kā pieminēt Gotlandu vēlāk. Gotlandē ir kaut kas līdzīgs, un tur šī civitāte tiek, viņam savādāk saucās, bet tiek saistīta ar kuģu apkalpojumu, kuģu komandām, kuģu. Cik liela teritorija var uzturēt, cik daudz cilvēku var uzturēt vienu kaujas kuģi, tirzniecības kuģi vai cik kuģus, un šie kuģi un viņu rīcība vai darbība ir saistīta ar šo vienu administratīvo vienību. Vai kursā tas tā ir? Atbildes nav, nezinu. Varam domāt, varbūt tāds arī ir. Visādā ziņā Skandināvijā tas ir diezgan daudz pētīts, un tur ir krasta ostas, kursiem tas ir savādāk, kas ir saistīts ar kaut kādu apdzīvotu teritoriju, kas uztur kuģis ir dārga lieta, uztur šo kuģi. Ļobiņas iedzīvotāji, kas viņi arī būtu sakari ar Baltijas jūru, tiek nodrošināti balansu. Un te ir viena no ļoti nedaudzām liecībām par kuģniecību Ļobiņā. Tad skandināvu kapos ir kuģu kniedzes, kuģu apšūmu kniedzes. Tad mirušais ir, kas ir ļoti parasta lieta Skandināvijā, mirušais ir sadedzināts, apglabāts kopā ar laivu, ir kuģi, un koks nav palicies, bet tās kniedzes ir palikušās. Tātad, ja ir kniedzes, tad jādomā, ka ir bijis kaut kas saistīts ar kuģniecību. Vēl viena netieša liecība, tas ir Šonheims runakmens, Gotlandē, Visbijā. Tas ir divpusējs, tas ir viens tas pats akmens, bet
skats no abām pusēm. Uz akmens vienā pusē ir uzraksts. Kā jau daudzkārt arī silvrakmeņos vārds nav izlasāms, ai vai ei piemiņai. Viņš tika, augšā ir tas vecs skandināvu valodā izraksts vai pārraksts. Viņš tika nogalināts šis ai, jeb ei. Viņš tika nogalināts Vindau. Vindau, pēc visa, to arī neviens vairs nešaubās, ka tā ir Venta, vai Ventas grīva, vai Ventspils, vai vēl kaut kas. Zinot tos pēdējos atradumus, ka Venta ir skandināvu tanīs intereses vairāk, kāpēc nē. Un tad tālāk tas teksts par tie, kas par viņu sēro. Tas ir, skaidrs ir šis ai vai ei, ir nogalināts Ventspilī, viņš kaut kā līdz turienē ticis, un droši vien, ka bez kuģiem tas nebūtu iespējams. Vienmēr ir jautājums, kas ir tas otrais uzraksts. Otrā pusē akmeņiem vienā pusē tad par to Ventspilī mirušo, kritušo, bojā gājušo, un otrā pusē pavisam šāds uzraksts. Runa ir par vienu, laikam, lielu dzimtu, skandināvu vikingu, kas ir Eiropas, Ziemeļa Eiropas apceļojumos, tad te ir viņu piemiņa, viņi krīt, viņi ceļo, viņi darbojās, un te ir, teiksim, par otro pusi ir veselu rakstu, kas ir tas blakumēni vai blokumēni. Tur ir skaidrojums, ka tas ir gan pečeņeks, tad no Krievijas dienvidu stepēm, gan tas cilvēks, kas sazāļojās ar narkotikām un tad brūk virsū un pats sevi nesargājot. Vēl, ka tie ir Valahi, ka Valahijā viņš ir kritis. Bet labi, tas neatiecās uz mums. Jā. Tas ir uz citiem laikiem. Tātad tagad kaut kas no skandināvu sāgām ķieniņu. Es nezinu, jūs to ziniet, neziniet, jā. Es nestāstu kaut ko to, ko visi zina. Varbūt, ka visi zina, un te visi tā kaut kā stāsti, gan jau, jā. Labi, ja jūs sāksiet aizmigt, tad es sapratīšu, ka jūs visi to ziniet. Un tad šīs lietas, ko es tagad tūlīt tādīšu stāstīšu, lielā mērā tas ir nācis no grāmatas, kas Latvijā ir ļoti, ļoti reta. Tas ir Arnolds Kurses, uzvārdā Kurses sarakstījis. Viņš ir man tēva klases biedrs, viņš ir dakteris, dzīvoja Zviedrijā, ne Gotlandē, bet, Gotlandē. Un arī vēsturnieks, viņam īstais uzvārds ir pavisam savādāks. Kurses ir ne pseidonīms, bet pieņemtais uzvārds, viņa īstais uzvārds ir, kā tik par Kursi. Viņa īstais uzvārds bija Putriškis. Tāds lietuvisks kaut ko. Bet viņš ir no Kurzemes, viņš bija, lai viņai vieglas vilts, viņš bija kārtīgs Kurzemes patriots. Un būdams Zviedrijā un zinādams zviedru materiāls, viņš izdeva šo grāmatu par seno, pat tik Kurzem, bet par Latvijas senajās sāgās un agrīnos dokumentos. Ļoti maz tas viņa personīgais izdevums, kaut kāds 100 grāmatas eksemplāru vairāk nav, un es nezinu, cik līdz Latvijai atnākuši. Es ar viņu diezgan daudz 90. gados kontaktēju, runāju arī par šīm lietām, un tā, ka lielā mērā tas būs no viņa grāmatas, bet ne tikai. Tātad, laikam, tur bija par 12 sāgas, kas runā par Latvijas tautu tādā vai savādākā veidā kuģniecību. Tātad, man laikam nav nozīmes pārlasīt, jūs jau izlasījāt, jā? Bet uz mums ir tas priekšpēdējais teikums, Okons kļuva par ķieniņu Svena zemes aizstāvu pret vikingiem, vendiem, kuršiem un citiem austrumu vīriem. Vendi, kurši un citi austrumu vīri, kur Dāni ļoti postīja. Viņš bija ārā kā laivā un tā tālāk. Ja. Kurši tiek pieminēti kā vikingi, kas ir līdzīgi citiem vikingiem, kas post un darbojas. Ja. Nākošais dokuments sāga Egila Skala-Grimsona, arī skolā par viņu daudz runāts, Egila Skala-Grimsona sāga.
teiksmēna, bet tomēr laikam balsīt īstos notikumos. Sāk par Egils Kalgrimsonu, šie notikumi ir ap 1000. gadu, tur dažādi tie datējumi, ne tik vienkārši. Ļoti īsti pārstāstot, tad viņi atbrauc ar vikingu kuģi jūras krastā kaut kur kursā, izkāp ārā, sadalās divās daļās, iziet cauri mežam, ierauga bagātu kurša sētu, nolēma aplaupīt, protams, kurši viņus ierauga, iedzen tad aplokā, met virsū drēbes uz ieročiem, sagūsta. 12 vīrus, Egils Kalgrimsonu ieskaitot, iznāk pēc teikstas Kalgrimsonam, tad brīdī kaut kādi 14-15 gadi, bet labi, tas nekas. Tas, kas tālāk man patīk ļoti, tādā sāgā, ka vecais kursis saka, sitīsim viņus nost. Viņa dēls saka, nē, tas nav labi, ka sagaidīsim rītu, tad mēs viņus nomocīsim, un tad būs tāds baudījums, un labi būs, un jāklaus vecāki, vajadzēs viņus nost uzreiz. Būtu nosits, varbūt nebūtu sāgas, viņi nenosit, viņus iesloga. Protams, tad viņi tur izbēg, neizbēg, bet tur izļoga tos stabus un atrod, un tas ir būtiski tagad, atrod pagrabā 3 gūstekņus iepriekš, 3 dāņu gūstekņus, kas ir sagūstīti iepriekšējā vasarā, no konteksta iznāk, ka Dānijā. Ja kurš zemnieks var sagūstīt 3 dāņu, 3 dāņus kaut kur Dānijā, kas viņš par zemnieku. Un vēl, tad, kad vikingi, viņi tur visus apkauj un tā, viņš dodās klētī un apbruņojās ar kurša ieročiem, 12 vīri apbruņojās, pilnīgi apbruņojās. Kas tas par zemnieku var apbruņot 12 cilvēkus ar viņu ieročiem? Pārējo viņi tur nodedzina, viss kā jau nākās. Tā ka, Egils Kalgrimsons ir ļoti populārs, šī sāga, tā viena no tādām jaukākajām sāgām, te ir simtiem dažādu bilžu zīmējumu, arī, protams, strānu vīru, kā jau turismu produkts no Egils Kalgrimsona var jābūt, ka mums arī vajag kaut kāds grobiņu stipru alu vai vēl kaut ko. Bet vēl viena lieta, kas varbūt tīrā veidā nesaistās ar kuģniecību, bet tomēr ar kuģzēm saistās. Tad, drusciņ atpakaļ, tas nav. Kur es te palikos? Šī sāga ir gara, liela, un tur tiek dažādas viss izgaršots, un 53. nodaļa par kauju, tā ir Britu teritorijās, karo abi brāļi Torovs un Egils, un tur apraksta viņu bruņojumu, no sākuma Torovu, pēc tam Egilu. Un lasiet, pie Joras zobenes, kur tas sauc par odzi, šo zobeni viņš bija iegūst kursā, un tas no visiem zobeniem bija vislabākais. Nevienam brālim nebija bruņu. Vai viņš to zobeni iegūst no zemnieka, kas ir vislabākais, vai vēl kā savādāk, nezinu, bet, zobenis tomēr, Es kaut ko ne tā pateicu. Nutlinga sāga. Es nelasos, jūs varat izlasīt, Tie gadi tur ir nosaukti, 11. gadsimta beigas, 3. 4. Vai vikingi, kurš citi austrumceļu vīri. Tā ir vēl viena tāda lieta, kas tādā laikā ir par sevi populāri. Sens skandināvu valodā tas saucās austrumceļš. Un austrumceļš tas ir ne tikai ceļa apzīmējums, tas ir virziena apzīmējums, dzīvesveida doties austrumceļā. Austrumceļa tautas, kurš ir austrumceļa tautas. Tad vikingi, kurš tika austrumceļa bija postīja Dāniju. Un pēc tam viņš aizdzen un vairs neviens neiedrošinās sirot. Un tad mēs nonākam līdz vienai leģendai, mistifikācijai, kas pašiem jau ļoti patīk. Droši vien, ka visi esat dzirdējuši un paši varbūt ir lietojuši tos teicienus, ka kurši kādreiz ir bijuši tik ļoti varonīgi, ka Dānijas baznīcās bija lūkšana, Dievs pasarg mūs no mēru un kuršiem. Esat droši vien, ka dzirdējuši to vismaz tā vai savādāk. Arnolds Kurss saka, tas ir muļķības, neviena tā dokumenta nav.
Bet viņš ir tik simpātisks un patīkams, ka vēsturnieki to izmanto, ļoti bieži izmanto. Un Arnolds Kurs vēl ir paskatījies, kā avots jau atsauc, vēsturnieki darbos jāatsaucās, kur tu esi dabūjuši to. Vēsturnieki atsaucās viens uz otru. Viens ir kaut ko dzirdējis, tas ir pārstāstījis, nevienā vietā nav tā īstā avota, kur tad tas tā būtu. Tas, kas varētu būt vistuvāk, ir šis te Nutlīngas āgas gabals, ka varbūt, ka šeit varētu ieraudzīt, ka ir šī Dānijas postīšana un kurš klāt, bet vēl vienreiz Dievs pasarg mūs no kuršiem un mēra, nav tāda dokumenta, kas teikt, ka tāds ir bijis. Varbūt, ka es sagrauju kaut kādas ilūzijas, bet nav tāda. Bet ir cits lietas. Tas akmens ir tās baznīcas kaut kur? Tā ir tā pat leģenda. Tas pats, jā? Tas pats. Neviens tādu akmeni nezina. Tikai. Neviens nav redzējis, tikai viens no otru pārstāst, ka tas akmens ir vēl precīzāk. Te ir rakstītais avots, tur rakstītu avotu varbūt mēs nevaram izlasīt, tas ir kaut kādā dāņu, norvēģu valodā un tā. Akmeni mēs visi redzētu, visbūt nav tādā. Nezinu neviens, varbūt, ka viņš kaut kur ir, varbūt kā atradīs. Tas būtu ļoti interesanti atrast. Bet visādā ziņā tā ir mistifikācija. Man tā liekas. Bet nekad nesaka nekad, vienmēr jau visādi var gadīties. Ko? Jātic uz vārdu. Man vai? Es pieļauju domu, ka tas ir pazudis, jo cik es Dānijā bijusi, viņi ir tādā zīdaiņa autiņā salīdzinot ar to, kā mēs vēsturi uztveram. Viņam taču tā pagātne varētu būt tāda stipra. Bet nav. Tā izturās pilnīgi tā kā ikdieniņš, tā kā putru. Viņiem ir tas daudz, mēs redzam, arī šī lekcijā, es lasu kaut kādas skrandas, druskas, un to drusku pasniedz, un mēs mēģinām no tās druskas kaut ko. Viņiem ir sāgais, ķēniņš aiz ķēniņa, karalis aiz karaļu, un mēs to savu kurši liekas, tik ļoti jāizceļ, un mēs būtu ļoti priecīgi, ja tas tā būtu. Es pieļauju domu, ka varbūt arī bija, bet vienkārši viņi to neuzskata kā savas tās vērtības, to, ko mēs uzskatām par vērtību. Nav tik daudz tās vietas Dānijā. Varbūt. Mums tie akmeņi pie katras stūra, ko mēs zinām, apzināmies, ejam. Viņam viena stēla kaut kur ir uzlikt, un tas ir šausmīgi liels pasākums, viņiem skaitās svēts. Lai būtu, es neiebilst. Vēsturiski vajadzētu tā kā būt stipri vairāk visām. Es neiebilst, man nekas te būtu pretī, ka bet mēs viņu līdzi nezinām. Tā, ka, ja man liktu parakstīties, ka tāds akmens vai tāda sāga ir, es neparakstītu. Es nezinu. Nē, parakstīties ne. Principā, tāpat kā Bībelē saka, no tukšas vietas viņi neradās, ja, tā kā viss. Vai nē, no tukšas vietas daudz kas rodās. Jā. Vai. No tukšas vietas daudz kas rodās. Es jums arī tagad varu, labi, rezotērika kaut kāda. Ir mums tie akmeņu zinātāji, viņi saka, ka tu pie šī akmeņas pieskaries un tu jūti, cik viņš ir karsts. Jā, viņš ir siltāks nekā cita akmeņa. Ja es esmu tas, kas var ietekmēt, iespaidot, es varu iespaidot, es saku, tu jūti to siltumu? Tu nejūti? Tev taču, padomā, ir tas akmens siltāks. Bet, pamēģiniet paši ieskaidot, un tas akmens paliksies siltāks. Un tad jūs citiem stāstīs, jā, tas akmens bija siltāks nekā cita akmeņa, jā, tukša vieta. Tā īsti arī nav. Labi. Mēs tam prasījām, tā īsti arī nav. Ejiet vienu paši, jā, viņam tad jūs sajutīsiet, tur vai nav. Un ne jau visi ir vienā. Labi, mēs aizējam projām. Mēs aizējam projām, lai būtu, jā. Tad vēl viena sāgas gabals, 1114. gada vasara. Tas ir Prūsis, Vigauts. Viņš ar savu kuģi ir austrumu ceļā un valpa. Normāli. Valpa. Tirkotājs, laupītājs, sigotājs, tas ir viens un tas pats. Un tad viņš ir kaut ko nokavējis. Par vēl tas palicies, viņš atgriežās. Grib atgriezties savās mājās uz Sembas pustavu. Un kad viņš nonāk pie kursas, kara laivās, tad uzbūvnēja kurs kara laivās jūrā. Tad tas ir kaut kas nezvejnieku laivas, kaut kas cits, jūrā uzbūv. Gribētu nolaupīt, aplaupīt, kas ir normāli. Un tad viņiem tie vienu laivu, kurš ir daudzas. Viņi kaut cēras iespēju cīnīties, izvēroties, mēģina tikt uz savu Sembu.
kurši ceļu nosprosto, viņš uz Sembu netiek, un tad viņam jāizvēlās, ko darīt. Tā kādu badāmo, lai varētu kādu ko darīt. Nu, tad tas Igauls kaut kur no šejienes ceļo savu Sembu, un te kurš viņu pārsteidz un nogriež ceļu uz Sembu, un viņš aiziet atklātā jūrā, un tad ceļo uz Dāniju, kur viņš tiek kristīts, un tur jau tas stāsts ir par kristīšanu galvenokārt, nevis par to, cik viņš tur labs vai slikts. Bet, nu jā, kurš jūrā, un tur būtu vēl viena lieta par šo ceļošanu un arī kurškuģniecību. Mūsdienās ir tā, nu, ja mēs, nezinu, no Liepājas upē tikt uz Visbiju, un mēs kāpt kuģī laivā vai kur un braukt uz Visbiju, vai ne? Ja ir šis laiks, tad uz Visbiju brauktu no Kurzemes tādā veidā. Tad tik līdz Visbijai pār pa jūras krastu. Brauc pa dienu, pa nakti, nebrauc pa nakti krastā, ārgur, netālu krasta, atklātā jūrā baili, kuģam ir nav tik jūras spējīgi. Tur ir no vairākiem laikiem dokumenti par to, kā notiek ceļošana uz Zviedru teritoriju dienvidu Somijā. Šeit ceļošana notiekās ap Botnijas līdz, vai tikai šeit. Tad baidās iet atklātā jūrā. Un kas ir kā viena no tā laika kuģniecības pazīmēm, ja tā varētu teikt. Nu, un tagad viena roti garš teksts, laikam garākais teksts, pie tam viņu ir divi, par vienu un to pašu notikumu. Tad varētu domāt, ka tā ir, tuvu īstenībai, jā. Tātad, jā, es vēl nepieminēju šo te Dāņu diždarbos Sigulds Rings tur nebija, jo viņš vispirms aizstāvēt savu zemi, ko postīja kurši un Somi, Zviedrijas cietzemi. Ap, 12. gadsimta, 11. Nepierakstiet, nezinu no galvas. Vienīgā liecība par kuršiem, kas posta Skandināvijas cietzemi, pamatzemi. Tātad notikums, kas notiek diezgan konkrēti zināms, ap 1170. gada 20. jūniju. Un šajā Dāņu diždarbos Saksas gramatiķa tur ir garš pārstāsts par to, kas tad tur ir bijis. Es neesmu uzlicis uz ekrānu, jo tas ir diezgan garš teksts. Mēģiniet nenogurt, mēģināšu lasīt. Ja? Bija klāt, uztaisīja bildi. No iedzīvotiem Dāņu uzzināja, ka kurši savienībā ar Igauņiem siro tuvējā ostā, Elandes salā. Aizmirsus ķēniņu atgādinājumu ignorētam ierēdnieki, tie lielā ātrumā airējās uz norādīto vietu. Igauņu izlūklaiva, ieraudzītam tos tuvojamies, ieskatīja par pareizāku bēgt un ātri aizādījās atklātā jūrā, redzēto nepaziņojusi savai karaflotei. Un tā. Kad atlikušie pirāti, kurš to atklāja, pie savas laivas izvilka krastā un simulēdami bēgšanu centās paslēpties tuvējā mežā. Svens Šķielētājs un Nikolais Vendelietis, tie dāņi, kristieši, bruņinieki, nebija iedomājušies, ka tā ir kara viltība un airējoties pilnā jaudā izlēts krastā ar visiem karavīriem. Bet tā kā Barbara tūlīt skrieži steidzās ārā no savām paslēptuvēm atpakaļ uz krastu, Dāņiem pēc drosmīgas cīņas vajadzēja samaksāt ar savām dzīvībām, jo tie nebija paklausījuši ķēniņu padomam, un kad divi izcili Absalona bruņinieki, Tove Garais un Nesgars, steidzās tiem palīdzēt, viņi abi krita kopā ar tiem 4 bruņinieki, kas tamī laikā nozīmē nevis tikai cilvēki, bet viņa kā komandas priekšnieki. Ja. Magnus Skonietis, redzēdams savu biedru bēdīgo galu, bija vairāk satraukts kā nobijies un izcēlās krastā kādā citā vietā, bet piedzīvoja tādu pašu likteni. Kad Barbara visas laivas
vismaz 3, bet droši vien, ka 4 no vairētājiem bija iztīrījuši, apkauši. Viņi ar cirviem tās sadragāja un pēc tam nogremdēja Dāņu laivas. Kristofors, redzot šo karaspēku sakāvi, airēšanu gausinājis un turējās no krasta atstatus, bet, kad viņi pagriez laivu ar stāvniem pret Astmalu, tie saņēma tādu ienaidnieku uzbrukumu ar akmeņiem, ka laivniekiem bija jāsamierināts ar paslēpšanos, nespējot ienaidnieku neatvairīt, ne arī tam uzbrukt. Kad Ezberns to redzēja, zinādams, ka ķienīši savu dēlu ir uzticējis viņa gādībai, tas pavēlēja ārieties pilnā jaudā uz Krastmalu, lai glābtu jaunekļu dzīvību. Tad devās akmens krusā un novietoja savu laivu starp jaunekļu laivu un ienaidnieku. Barbara uzbruka viņa laivai ar visu spēku un ievainoja tos, kur atradās laivas priekšgalā, pašu laivu uzvelkot seklī. Tad visur, kur ir Barbara un tā, tad šī varbūt ne priekš mums Latvijai, es nezinu, es šos tekstus dzirdējuši. Ja? Priekš Latvijas ir diezgan pasveši, ja? Bet, teiksim, priekš Dānijas, Skandināvijas mums ir pietiekoši daudz, un te es vienkārši rādu bildes no viņiem. Viņi ir, protams, tā nav tā laika bilde, tas ir mākslinieki redzējums, bet tieši par šiem. Bet tie labajā pusē, kas tur šie te, tad tie būtu kurš. Bet, vai viņi tādi ir, droši vien, ka nē, jā. Bet, labi. Tur jau arī diezgan daudz cits. Labi, lasam tālāk. Ezberns no savu stopu izšauja 3 būtas, bet redzēdams, ka nevienu netrāpa, tas neveiksmīgo stopu satrieca gabalos un devās pilnā apbrunājumā no laivas pakaļgalas priekšgalu, kur ar neticamu spēku tas turējās kādu dienas daļu pretim daudzajiem uzbrucējiem. Kursiem. No akmeņiem un bultām viņš bija tā ievainots, ka neturējās kājās un tikai ar mokām spēja aizlūties atpakaļ uz laivas pakaļgalu, kur apsēdās. Cīņas bija pamests, jo visi izņemot vienu bailēs bija salēkuši ūdenī. Viņš redzēja Barbaru skāpjam uz laivas, kur tie cirviem bija izšķirtuši caurumus. Bet tad, atcerēdamies savu seno dienu drosmi, viņš atkal savāca visus spēkus, 3 reizes padzina ienaidniekus ar tiem pašiem šķēpiem, kuri pret viņu bija mesti, lai to nogalinātu. Bet tagad tos atturēja, bet tagad lieta noderēja. Šī kauja, kā es saku, viņi daudzkārt rādītu skandināvu zīmējumos, jā, tā māksla un tā, bet, nekā jau cik mums te nav. Beidzot viņa spēki izsīka, un kad nogrūst to bija pārvarējis, tā ka padodamies nespēkam, bet ne ienaidniekam viņš gribēja atvilties mazliet atpakaļ, lai atgūt jaunus spēkus, to trāpīja galvā tik smags akmens, ka tas sadima laivas pakaļgalā gandrīz bez dzīvības. Kad barbari, kuri bija sabrukuši laivā, steidzās Ezbernu nogalināt, vēl vienīgais pāri palikušais cīņu biedrs, kad ar vārdiem nespēja pusdzīvo uzmodināt, satvērt to ar savu labo roku un uzslējas kājās un pietika ar viņu izskatu, lai uzbrucēji, kurši tātad tam tuvojoties atkāptos, jo tie bija redzējuši, viņa drosmi tik daudz, ka viņa izskats vien iedvest nemazākās bailes kā viņa vīrišķi. Protams, šajā tekstā, kurši netiek izcelti, tiek izcelti dāņi, viņa varonība, bet, kā jau teicu, mums jau ir jāsamienās to, kas tā ir. Kad tas atkal atgūs amaņu, viņš jautāja savam cīņu biedram, kādēļ tam neļauj atpūsties. Dabūja zināt, ka laiva ir pilna ar barbariem, viņš atkal atguva agrāko spēku un piespieda viņus atkāpties, pats aizlīdamies līdz laivas priekšgalam. Kad tas atkal bija vīrišķīgi cīnījies un gribēja atkāpties līdz mastam, jo spēki bija to galīgi atstājuši, tas atkal pakrīt pusdivs un būtu arī nomiris, ja Kristofora ļaudis nebūtu steidzīgi pārākuši savā laikā un tā to izglābuši. Kaut kā tā. Citi no tām mācījās, ka izdoties krastā ir jābūt piesardzīgiem. Tā tie arī turējās no krasta atstatus, lietojot lingas un metumos šķēpus. Tā, ka tuvojās nakts un vairāk neko nevarēja paveikt, kauji nolēma pārtraukt un rūpēties par apsardzību. Tā, lai neviena barbara laiva no ostas slepeni nevarētu izlavīties un aizbēgt. Interesanti, var lasīt, jā? Tu redzēsiet, kas tur notiks. Diezgan slikti jau notiksies. Kad Barbara redzēja, ka tie ir lielas karaflotas ieslēgti, izmisums tiem deva drosmi nedomāt par bēgšanu, bet par uzvaru. Un tie sāka gan no pašu, gan dāņiem atņemtām laivām un meža kokiem celt pilsētē līdzīgo cietinājumu ar 2 ieejām, kas bija tik šauras no zemes kā pusdurvis. Vajadzēja saliekties, lai tām varētu izkļūt ārā.
Sānus, kur bija celt no laivu dēļiem, apklāja ar burām vairākās kārtās, tā kā radot valni krūšu augstumā. Daži vīri sagriez un asināja mietus dušanai un sišanai, kamēr citi pludmalē taisīja akmeņus mešanai un, lai neizrādītu, ka labais garastāvoklis ir zudis, tie pārspīlēti dziedot un dejojot, izlikās esam jau kurš. Dāņi nakti pavadīja nospiedošā klusumā. Tie ir labs teksts. Tad Kristoforu rakstnieks Lukas pēc tautības brits ne sevišķi izglītots, bet zinīgs vēsturē. Tas ir par vēsturniekiem, jā. Jusdams dāņu nospiestību ar savu skaidro un skaļo balsu pārtots klusumu, rūpst pārvēršot priekā. Viņš prot stāstīja par seņšu varonību un ar savu dairunību uzmudrināja klausītājs tādā mērā, ka te ne tik vien aizmirst domāt par kritušajiem, biedriem un savām rūpēm, bet atgūt pat pazaudēto drosmi. Bija gluži neticami, ka kāds ārzemnieks ar savu runāšanu spēja tik ļoti pat savu dāņu garastāvu. Nu, tad notiek tā rīta kauķi. Rīta maustot daži dāņi palika uz vietas, lai aizskavētu ienaidnieku atkāpšanos, bet galvenie spēki, lai tos nepārsteigtu nesagatavots, krastā izcelās labu gabalu no viņas. Labāk apbruņotajiem pavēlēja stāties uzbrukumu pirmajās rindās, mazāk apbruņotajiem palikt aizmugurē. Barbari no savu cietokšu iznāca barā un skaļi kliegdam metās cīņā, domādam, ka dāņi no lielā trokšņa nobīsies un ka tiem izdosies uzvarēt pirmajā triecienā. Viņa kliegšana bija tik šaušalīga, ka dāņu aizmugures ierindnieki ne tikai nobijās, bet pat sāka bēgt. Pirmajās rindās esošie, kuri pretim izturējās pavisam citādāk nekā ienaidnieks to bija sagaidījis, un tādēļ barbari bija spiest meklēt patvērumu cietoksī tādā pat steigā, kādā tie no tā bija iznākuši. Lielu viņa skaitu nogalināja. Viens mūsējs Olavs dabūja kaklā bultu un lielās asiņošanas novaināts pusdies bija jāiznest pludmalē. Nikolais Siga dēls, tikpat augstzīmes, tik izcils karotājs, bija pirmais, kas lauzās barbaru cietoksnī, bet pašā iejā to ķēra un nonāvēja varens vālu sitiens. Viņa brālis Ako gan mēģināja to ar savu augumu segt, bet dabūja smagu grūts kaklā. Kad pirmie soli uz uzvaru bija spērti, pārējie droši sekoja viņa pēdās un neievērodam nekādas briesmas, nāvējuši uzbruk ienaidniekam. Tie, kuri bija atstāti apsardzībā, ieradās kā atvietotāji, daži atnācēja pret cietokšu valnu, saslēja laivu mastus, ar kuru palīdzību tie nokļuva uz cietokšņi un sniedza saviem palīdzību, lecot no mastiem starp ienaidnieku. Cīņa bija tik smaga, ka no lielā barbaru bara neviens nepalika dzīvs, kas varētu aiznest ziņu par lielo zaudējumu. Pēc tam, kad laupījums bija sadalīts un laivas sakārtots, dāņi savus vienkāršos karavīrus aprakti pat uz vietas, bet augstzimušo līķus iesālīja pārvešanai dzimtenē. Iesālīja. Jā. Vispār jau par to runā, ir vēl viena tāda vēstures mīkla. No kristiešu viedokļa ķermenis jādod zemē, kaulu viesa. Ko lai dara, ja ir ienaidnieks zemē, sirojumā, krīt, iesāla viens variants, bet iesālīt vienu cilvēku ir diezgan liels sāls pat, arī viņš sāls dārgs. Ir vēl viena lieta, ko pie mums Latvijā droši ne, bet Prūsijas teritorijā kritušo novāra. Novāra uztais buļļo un dabū kaulus, bet kaulus mājās apglabā. Ja mēs par Latviju, tad Kalpo. Kalpo ziniet vārdu pēc, jā, viņš krīt Igaunijā, un tālāk Kronikas saka, un Kalpo kauli tika apglabāti Krimuldā. Netiek teikt, ka viņš tur tik novārīts, bet zinot, ka tāds varēja notikties Prūsijā, kāpēc, lai Kalpo nebūtu novārīts. Līdzinējot dzīves. Protams, kādreiz vārīja arī dzīves. Liktos, ka teksts interesants, vai ne? Ir Nutlinga sāga, otrā versija šai pašai kaujai, kas laikam norāda to, ka šī kauja bija pietiekoši pazīstama, slavena, zināma, un šis teksts nav tik garš, puslapas nolasīšu. Valdemāra dzīves laikā Rīgenē uzcēla 11 baznīcas, kuras iesvētīja bīskaps Absalons. Pašreiz bīskapa sēdeklis atrodas Usnā. Šajā diecēzē pavisam 130 baznīca. Kopš Rīgenas kristinizēšanas Valdemārs to nav karojis, taču nodomu dēļ
Ko tas no Rīgenes ievārds radās nesaskaņas starp dāņu ķēniņu un hercogu Henrihu, kas Rīgenu izskatīja par savu īpašu un nodokļus par savu tiesu. Viņš lika austrumvēdiem sirot Dānijā. Tiklīdz to dabūja zināt ķēniņš Valdemārs, tas uzdeva savam dēlam Kristoforam un biskupam Apsalonam zemi aizsargāt. Nevēloties gaidīt ienaidnieku iebrukam pašu zemē, tie izziņoja kargājienu, uzdodot tik vienam Dānijas pagastam sagādāt vienu karu laivu. Atcerieties, protams, civitās mēs runājam. Viens teritorija dod vienu laivu kuģi. Kad tie jau bija sakāpuši laivās, tie uzzināja, ka kurs ir ārā ar karaspēku un siro Blekingē. Viņi nebija droši, ka šī ziņa ir pareiza, tādēļ tie sasauca apspriedu, kurā nolēma, ka Kristoforam, biskupam Apsalonam un Esbernam jādodas tur. Tā tie burāja Zēlandi. Tur tie iegūta daudz laupījumu, gan gūstekņu, pa lauku savējus, tas nekas. Kad tie bija atgriezušies pie savām laivām, tie uzzināja, ka kurši ir iekšā salā. Līdzināt, ka divi sirotāji nevar sadalīt savus laupījumus. Tad Dāņi atbrīvoja ļaudis, kurus tie bija saņēmuši gūstā, un tūdaļ steidzās uz to vietu, kur tiem kuršiem vajadzēja būt. Uzgāja tos pie kādas ostas, un te ir vietvārds Janlokas ostas. Tiklīdz kurš saprata, ka pret tiem dodas karaspēks, tie savas laivas izvilka krastā un sagatavojas aizstāvēties uz cietzemes, domādami, ka uzbrucējas vieta. Kāds vecs kursis teica, ka tie esot Dāņi piebilstot, šeit uzkavēties nav prātīgi. Pēc tam vecais vīrs ar savu laivu aizērējos. Iepriekšā tekstā tas bija Igauns, kas aizbēga. Un te ir kurss. Bet pārējie kursi ar 9 laivām palika turpat 9 kuršu laivas aizmējos karaspēks. Tad ieradās Kristofors savu karaspēku, uzsākās kauja, apkaujot visus kuršus. Tā, ka neviens cilvēku bērns nepalika dzīvs. Dāņiem krita tikai 2 vīri, tad Dāņi pievāca viņu laivas un mants un devās māju. Viņi bija iegūši lielu uzvaru. Šis ir īsāks teksts, bet skaidrs, ka ir runa par to pašu. Kurā vietā šī kauja notikās? Tad tiek nosaukt Janlokas osta, Janlokas vieta. Tā ir Elandes sala, kaut kur. Mūsdienās tāda Janlokas nosaukuma nav. Ne salā, ne citur kaut kur. Un mēģina ieraudzīt, kur tas varētu būt. Ja. Tad skaidrs, ka šo sāgu tekstu uzdevums bija aprakstīt Dāņu varoņdarbus, neminēt vietu, kur tas precīzi nosaka. Un izstāsta, ka Dāņi vispār arī zinājuši, kur tie kurši atrodas. Kad viņus neatrod, tad viņi sirot pa to Elandes salu un tukšām lokām jau mājās nevar atgriezties. Ja. Elanda ir pēdējā ekspedīcijas pieturas vieta, un 2 to karotāju ceļi krustojās. Atcerieties, ka tā Igauņa, jebkurš laiva aizērējās aizbēga atklātā jūrā, kaut kur atklātā jūrā. Šobrīd latviešu vēsturnieki tur maz ko varbūt dara, bet attiecībā uz Skandināvu, Dāņu pētniekiem viņi to zina. Tātad, ja mēs domājam, šī kauja notiekās šeit, Elandes salas dienvidu galā, tas kursus vai Igauns aizarījās atklātā jūrā, kas tā ir bīstami, un tā šī kauja notiekās kaut kur. Tā vieta ir mēģināt identificēt, un es pieņemtu, ka tā varētu būt. Pašā salas dienvidu daļā ir Čirkhem, tad skatāmies šeit, ja, tad kur viņi te bija. Tulkojot no skandināvu valodām, tas ir baznīcas osta, baznīcas līcis, un tur ir 12. gadsimtā, 13. gadsimtā, 12. gadsimtā uzbūvēta kristiešu baznīca, un tas nosaukums līdz ar to tur ir pārgājis uz to. Tā tas izskatās mūsdienās. Pēc visa šī kauja tur arī notikusi. Un tas ir tas līcis, kurā, ja ir pareizi, tad tas kuršu cietoks no laivām ir uztaisīts un tā sargu laiva. Un tas arī dabīgi, ka, ja viņi dzīvo līdz dibenā, tad tur vajag kādu sargu laivu, kas uzpasē, lai tur kaut kas nenotiekās. Un tā sargu laiva ir ārpusē, un tā, ka redz, ka Dāņi tojās, viņi varbūt ne sevišķi strauji, kā tas ir, bet aizbēg. Tā, ka šī vieta. Tā laikam ir tā lielākā, ar ko mēs zinām, kauja, kas ir. Un tā, jā. Cik šo kritušo Dāņu min tikai augstdimšo kritušo vārdus, un pēc tam tādā pirmajā tekstā, ka
kritušos, parastos kritušos turpat apglabā, vai šeit vai citur, lai tā būtu. Ja. Zinām, ka pēc tā teksta, ka vismaz 4 dāņu laivas ar visiem airētājiem tiek apkautas. Teorētiski varētu būt 108 kritušie. Diezgan daudz. Ja. Tātad, kuršiem laivas varētu būt mazāks, tad varēs tā izvilkt krastā. Teorētiski skaitot, kuršiem varētu būt 126 vīri, kas ir krituši. Vispār jau cipari diezgan paliek priekš tiem laikiem. Mūsdienās droši vien, ka arī būt. Ja. Vietvārdi ar kuršu vārdu ir zinām, kā Zviedrijā, tā Dānijā, nav viņi ļoti daudz, arī Vācijā, arī Igaunijā, Kuresaure, ja, Kuršsaule. Kāpēc Kuršsaule? Vai Kurburi pie Haithabu, tur ir daļa no Vaļņa, kas saucās Kurburi, bet arī Kure, tas nozīmē arī sargu, tā, tur varētu cits kaut kas arī būt. Labi, 12. gadsimtu palielinās tirdzniecības īpatsvars, nevairs tik daudz šī sirošana, attiecās uz Skandināviem, bet ticam jau, ka arī uz kursiem arī. Un var domāt, ka Kurszemes piekrasts brīvie zemnieki, bondi, kāds Skandināvijā, nodarbojās ar aizjūras tirdzniecību, un tad Vācu imperatora Fridriha I 1188. gada privileģija Lībekai. Tur teikts, ka ostā brīvi var iebraukt un tirgoties bez muitas krievi, rutkēni, gotlandieši, gothi, normāņi un citas austrumu tautas. Zinot, ka kurš tur visur iepriekš piedalīšies, arī kurš skaidrs, ka pieder pie šīm austrumu tautām. 12. gadsimta otrajā pusē apstākļi Baltijas jūrā palika nelabvēlīgi Zviedru kuģniecībai, parādās vācu tirgotāji, garīdznieki, bruņinieki, tad šie vikingu laiki beidzās. Tā, cik man laika vēl drusku ir. Kurši bieži pieminēti Indriķa Livonijas kronikā, atskaņa kronikā, tad laiks tas attiecās uz 13. gadsimta sākumu. Kurš piedalās jūras sirojumos, viņiem ir savs īpašs kara kuģis, pirātikai, latīņu valodā, pirāta kuģis, lopītāja kuģis, un pašā sākumā, Livonijas iekarošanas sākumā, Vācu ar kuršiem slēdz mierlīgums, brīvai tirdzniecībai, nekaro ar kuršiem, un 2001. gadā kurš slēdz līgumu ar Vācijiem ne baiļu dēļ no kara, bet lai varētu izdevīgi tirgoties ar Rīgu. Un tad šie divi, var teikt, sāncenši, vācu krustneši un kurš no otras puses, viņiem iznāk tās saduršanās ne tik daudz Latvijas vai kuras teritorijā, kā stipri tālu no Latvijas, kas atkal varbūt par kaut ko liecina. Tad 1203. gadā, atgriežoties no Vācijas ar papildspēkiem, bīskaps Alberts, Dānijas karalists provincē Listerbijā, tagad Zviedrija, sastop igauns no Samsas ar 16 kuģiem, kas pat izlaupījuši, nodedzinājuši vietējo baznīcu. Vēlāk krustneši šos pašus samsaliešus sastop pie Visbijas, Gotlandē un iesaistās ar tiem cīņā. Un te Indriķas kronikas daļā runā arī par kuršu iebrukumiem Zviedrijas un Dānijas karalistu zemēs, un piemin kuršu un Samsals igauņu politisko ietekmi Gotlandē. Visi pilsoņi negrib par viņiem cīnīties, viņi grib mieru, viņi nepiedalās uzbrukumā pret viņiem. No kurš puses miers tiek ievērots arī 1210. gadam, kad Gotlandes ziemeļkrastā, pie Gotlandes undām, tad Baltijas jūras šaurumā notiek kaujas starp vācu krustnešiem, kas bīskapa Alberta vadībā gribēja atgriezties Visbijā un kursiem, 8 kuršu kara kuģiem. Protams, tā ir glēsma kā. Atcīmredzot, kurš atgriežas no kādas sirojuma. Kāpēc viņi tur pēkšņi kaut kur pie Gotlandes. Kurš pārvietojās laivās, paceļ laivu, pārvietos smagumu centrus laivu pakaļā, paceļ laivu priekšgalu un tādā veidā ir pāri par bruņinieku, pie krustnešu laivām un gūst uzvaru, sakauja, iet bojā 30 bruņinieki. 30 bruņinieki parasti tiek rēķināts, ka viens bruņinieks ir plus 10, 15, 20 viņa karotāji. Tad, ja saka, gāja bojā 30 bruņinieki, tad cipars ir zināt cilvēki, vai jārēķina no 10, 300 kritušie varētu būt. Ko tas nozīmē, ka skaidri tikai bruņinieki pārējie? Protams, jā, tie taču ir parasti,
Parastos neviens nespēja. Tātad, iepriekš par Daņiem tas pats bija tos, kurus tur iesā un ved mājās, jā, un kurus apraukt turpat, jā. Nē, tas ļoti normāli. Jā. Un vairāk gadus vēlāk krīze ar krustešiem vēlreiz pie Gotlanda sastop kuršus irotājus, un šoreiz krustešiem veicās labāk, viņi saglāba 4 kuršus Ratikai, ar visu laupību metot tos uz Rīgu. Tad 1210. gada 12.13. jūlijas kuršu uzbrukums Rīgai. Tātad kurši daudzskaitlīgos kuģos ierodas Daugavas grīvā, aplenc Rīgu, un kroniķis saka, kurš kuģi kā melns mākonis sedz Daugavas to grīvu, un tā kā daudz laikam. Jā. Uzbrukuma, un līdzniekiem izvairās uzbrukuma atvairīt. Uzbrukuma atvairīšanas diena, Svētās Margarītas diena, 13. augustā, Rīga uzskata, un baznīca pavēl turēt par svinamo dienu jūras gadus par gadsimtu uz priekšu. Varbūt, ka Rīgai arī tagad var aicināt 13. augustu uzstīt par viņu izglābšanās dienu no kuršiem. Viņi varbūt to var svinēt. Nezinu, lai būtu, jā. Tāpat Gotlandas salā atrod tur kuršus, lielu laupīšu, saka, tiem kauji gotlandieši grib dzīvot sasmējā, nekaujās ar kuršiem. Kuršas iekarošana sākās 13. gadsimta 20. gados, un tad jau vairs jūras kaujas netiek minēts vai jūras kaut kāda notikuma. Acīm redzot, tās ir sauszemes cīņas, un tas tā arī ir. Tā, tad, kad man laiki sāks beigties, es stāšos. Nākošais tāds lielāks par kuģiem un laivām, kāda tad viņi varēja būt tiem kuršiem un arī citiem. Mēs latviešu valodā sakam kuģis, un visi zin, ko tas nozīmē. Jūs jau tepat zinu, kā ir latviešu valodā kuģis. Laiva. Kādreiz, kad tu nezini, tu brauc pa Kleipēdu un skaties, tur tāds laivu kombināts un tāda laivu fabrika. Ko viņi tur tām laivām ņemās? Jā? Tas ir kuģis. Jā. Mēs, Latvija, Livonijas sastāvdaļa, ir iepazinusi no dēļas vārds frīzu koge, kas ir šis te smags līdz 200 tonnām celtspējīgs divklāju pārlīdzeklis burāšanai, navigācijai, stūri, pārvadot liels transports priekš tiem laikiem, arī bruģnieks ar zirgiem. Un tāpēc latviešu valodā šis vārds kuģis ir iegājies. Mēs sakam, kuģis izjūt no šiem te dēļas vārds, tie frīzu koge. Koga. Nevis cogļi, bet kogi? C un kā mainās, tas var tā un tā, jā. Tas pats vien tur ir, jā. Bet vēl viena lieta, ka no vēstures avotiem mēs zinām, ka kuģus par kuģiem sauca tikai Rīgā, kur viņi parādījās daudz, jā. Skaidrs, ka tur viņi bija daudz. Citur Latvijā, Latvijas teritorijā, arī kuras teritorijā atcenedot, kuģus sauc par laivām. Tāpat kā lietuviešiem, kas to ir saglabājuši savā valodā, tad arī latviešiem ir kuģis ir laiva. Un tad jautājums, kā sauca laivu mūsu vietā. Laiva vaipas. Ko? Vaipas. Nē, ne par latviešiem. Jā, viņiem laiva ir kuģis, tad kā sauc laivu? Atbildi ļoti vienkārši laiviņa. Tad mazā laiviņa, jā. Lielā laiviņa, vai laiviņš vai laiviņa, jā, tad lielais kuģis ir laiva, jā. Bet šis te skaidrs, ka tas nav, es te rādu, viņš tā ir replika uztaisīts par jaunu, rāda un tā, bet tas jau ir tiešām Rietuma Eiropas iespēja 13. gadsimtā, kaut kur 12. 13. gadsimta mijā neteikts, bet pāriet uz galastūri, šo te, kurš vikingu kuģi stūrē ar salmu stūri, airas ir salmas, kā stūras airas, un tādā veidā. Vispār jau, ja no latviešu valodas tagad kuģis ir tas, kas navigē, kas kaut kur brauc un var aizbraukt, bet laiva airē. Iet atpakaļ uz tiem vikingu kuršlaikiem, tad viņu kuģa laivas bija tās, kuras varēja airēt un varēja ar viņām burāt. Diemžēl Latvijā nav mums vikingi, kurš laika atradumi tādi ir
slavena, te viens no tiem, kas ir Gokštads, Oseberga, baidos tagad nosaukt, un es tam meloju. Oseberga, jā, nevis Gokštad, bet Oseberga. Tātad šis vikingu kuģis. Sajūk lapas, bet tas nekas tiks kārtībā. Tā ir kapa vieta, cilvēki apglabāt kuģī. Jau mēs runājam arī, ka Grobiņā līdzīgi ir, ka cilvēki tiek apglabāti kuģī laivā. Tagad saprotiet, ka kuģis un laiva tas ir viens un tas pats. Un tad pēc šiem skandināvu kuģiem var rekonstruēt, kādi viņi ir bijuši. Tur ir tas ļoti izstrādāts un strādā un darbojas ar to. Stipri varētu pieņemt, ka kaut kas līdzīgs ir bijis kuršiem. Taču, diemžēl, mums neviena kurša kuģa par gabalu no viņa nav. Ir tikai pārdomas, kā tas varētu būt, un zinot to šīs sirošanas metodas, un ir apmēram vienāds, strauši uzbrukums, kuģi dabū krastā, uzbruk apkauj, salaup, projām. Ja tas pretinieks spēja droši turēties pretī, tad ir labi. Tas pats attiecās laikam arī uz pilskām ieņemšanu, ka strauši uzbrukums, ja laimējās, labi, ja nelaimējās, tad citais. Ja. Tad, ja spēja tādā pirmajā brīdī notvērt, ļoti jauki. Ja. Bet šāda taktika prasa vieglus, ātrus, sekli peldošus, tā kā šis kuģis vai laivas. Un zemi brīvborti, lai to ātri var izlekt krastā. Un pārlaida tehnika, uzspriegots kuģis, lai būtu. Un tāpat masts nelielai burai. Šie kuģi, te ir viens Stokholmas ostā milzīgais vikingu kuģis. Tātad viņu garums 23, 25 metri, platums 3 metri kaut kur. Runā par 32 airpāriem, pat par 60 airpāriem, un šīs būtu ar tiem 60 airpāriem. Bet tik garas laivas jūrā nevar doties, ja nav vienlaidus ķīļi, nav tāda koka, kas varētu uztaisīt. 60 metru garš koks, ozola koks nav, lai ķīli varētu uztaisīt. Lielākais koks, 25, 30 arī jau daudz. Ja. Tā ka, te viņi to ir uzbūvējuši, tas ir turistu vajadzībām. Tur kuģī klusi pukštinot ar motoru, var pabraukāties pa Stokholmas līčiem. Un šāds laivas šādas laivas dziļi neiekļimst. Pēc skaldu vārdiem, dziesnieku vārdiem uz viļņu mūrām jāja, dejoja vai lidoja kā spārnots. Vieglas laivas pa viļņiem pāri. Tad burā rājas burām, tā kā šeit. Tas nozīmē, ka var burāt pa vējiem. Kaut kāds pretvēji, protams, neiespējami taisnā bura. Var kaut kāda sāma burāšana būt, bet tā ir ļoti maz iespējama. Ja ir slikts vējš, tad airē. Ja nevar airēt, tad nogaida labu laiku. Laika pietiek. Nogaida labu laiku un tad dodās tālāk. Īstenībā tas ir tāds skanu laiva kaut kādā nozīmē. Senskandināvu valodās ir ļoti daudz nosaukumu kuģiem, jeb laivām, kā mēs viņu nosaukt. Un vēl viena lieta, ka šie kuģi visi ir būvēti nevis karam, bet transportē preces, transportē karavīrus, bet tas nav kaujas kuģis tādā nozīmē, ka viņi kaut kur bruks virsū kuģi kā tādu. Ja. Un tad tie dažādie apzīmējumi, kā šis kuģis. Ziniet, kāpēc ir knara? Tāpēc, ka viļņiem ejot kuģis briesmīgi čirkst, un tāpēc knara tas ir tās skaidrs. Bet tas attiecās uz kara kuģiem, mans skats, tas ir garais kuģis, vai drakar, kas būtu pūķis. Šis te priekšā, tas ir no Dānijas replika, tad priekšā, tas nav kara kuģis Langstep, tas būs šis tele. Jā. Tas par to drusku vēlāk, jā. Tas klāsoties, tas ir garais kuģis, kā īstenības mūkas fonā.
Tad par kursu, ja mēs par kursiem atpakaļ par kursu, laivu, izskatu, konstrukciju, lielumu, ziņas ir netiešas, jau drusku redzējām iepriekš, bet domājams, ka no ziemeļnieku kuģiem tās atšķirības tik liels arī nebija. Tāda paša jau viņi bija, varbūt ir kaut kādas. Ir pētījumi, kas mēģina ieraudzīt kaut kādas etniskās atšķirības kuģu būvniecībā, bet kuģis tā ir ļoti internacionāla lieta, un ja viens karotājs vienu pusi atrod kaut ko jaunu, pozitīvu, inovatīvu, kā tagad teikt, tad ļoti ātri pārņem arī cits. Piemēram, tad, kad atrada ieguva zināšanas par galastūri, 23 gadu laikā visā Baltijā pārgāja uz galastūri no saunas stūras. Tas bija ļoti ātrs. Tā kā jādomā, ka tas kursu kuģis varētu būt tāds pats kā tie iepriekš rādītie, lai gan īsti mēs nezinām, kāds viņš varētu būt. Drusku mēģināšu stāstīt vēl par to. Nezinām, bet kaut ko jau. Ar vēsturnieku jau vienmēr ir grūti. Viņš ir zinošs, un viņš saka, mēs neko nezinām. Jā. Bet tad tas, kas ir pesimists? Pesimists, labi informēts optimists. Nē, labi informēts pesimists. Kas ir optimists? Labi informēts pesimists. Jā. Šī, protams, nav rekonstrukcija, tas ir lietiņa zīmējums, kāds varētu iztīties. Mākslinieks atkal diezgan skaidrs, ka tu tāda riņķa priekšā nebija iedzītā, bet labi, lai tā būtu. Tātad mums kurš kuģis mēģināja savā laikā pētīt Arturs Zalsters, izejot no folkloras pat. Tā, ka tas ir jūras laupītāju kuģis, laupīšanas kuģis, tad un tas, ka varēja pārvietot to smagumu centru, kuģa priekšgals pacēlās uz augšu, tad viņu nevajadzēja būt ļoti lielam. Droši vien 15, 20, 20, 15 eiro pāri, 16, kaut kas līdzīgs tā kā vikingu kuģi. Zalsters norāda uz kaut kādiem nostāstiem, tuvāk meistrizātiem par seno kuģniecību, seno kuģu vietām Užavā, Rīvā, Sakas upēs, tur dīvaini veidojumi, tā kā piestātnes. Esmu mēģinājis meklēt, šo to esmu atradis, nebūtu man laika tad stāstīt visu, bet vēl. Arī kolēģis Pēters Stepiņš ilgus gadus Liepājā nostrādājis. Nedaudz iezīmēs senu ostu lokalizēšanas problēmu Kurzemes piekrastē. Tad mēs tiekam līdz ostām. Daži pazīst šo kuģīti. Vainīgs izmantoja bez atvēles fotogrāfiju, bet labi. Tātad kāda ir Baltijas jūras krasts, lielās jūras krasts? Tātad, ja mēs skatāmies uz krastu, tas ir tāds. Smilšu kāpas, sēkļi, otrais, pirmais, dabīgas ostas vietas nav. Ja ceļošana gar krastu un izbraukšana uz nakti krastā, jā, ļoti jauki, kāpēc ne? Tā visu var, bet kuģim patvērties vairāk par vienu nakti, nevar būt, jā. Bet, ja mēs zinām, ka kursiem šī tirdzniecība ir, notiekās, tad būtu jābūt kaut kādām pastāvīgākām vietām, kur kuģis tiek remontēts, galvā, kur viņi ziemo, kur viņi apkop, kur ir cilvēki, kur viņi pasargā, tad jābūt kaut kādām vietām. Tad Gotlandē, kādreiz to Gotlandu malām cauri meklējot, skatoties viņu, ne jau meklējot, bet skatoties viņu mazās ostas, tur ir klinšu klints, un tās ostas tiešām ir pašā jūras krastā. Vienīgi tas, ka tur tas reļefs ceļās uz augšu, un tagad vienā otrā gadījumā tā osta ir sauszemē. Mums Latvijā tā nav, mūsu reļefs pamatā laikam stāv uz vietas. Un jāmēģina ieraudzīt, kurā vietā tās kuršu iespējamās ostas vietas ir. Es jau drusku pieminēju Grobiņu, kur ir 10 kilometri no jūras krasta, un tad līdz turienei. Tas bija cits kaut kas. Tad osta, kas nav pašā jūras krastā, bet drusciņ tālāk. Tā ir viena no tādām vikingu laika īpatnībām un likumsakrībām, ka ostas lielie centri nekad nav jūras krastā. Viņi ir kaut kur iekšā. 5, 10, 20 kilometri viegli ar kuģi sasniedzami, bet, ja tur ir kaut kāds nejaušs uzbrukums, tad var pasargāt. Kurzemes piekraste
Es domāju, ka tur ir lielā jūras piekrasts, tā kā šeit, jā, ka ir pats krasts, tad ir nosacīti līmiešu ciemi, cik jau viņi tur ir. Un tad nāk šis mežainais, purvainais gabals, 5, 10, 20 kilometri. Un tad sākās Baltijas jūras senkrasts, cik tā viņš kurā vietā ir, tur Medzē vai Kapsēdē vai Bundagā. Un tad tur sākās cilvēku dzīvošana. Tad īsts mežos tur praktiski jau tur nedzīvo cilvēki, ne mūsdienās, ne arī agrākos laikos. Meža, jā, kaut kāds atsevišķs vietas, protams, ir, bet atcerieties ar Skalabenesonu, kā bija, ka tie vikingi jūras tiek kādā upes grīvā, un tad iziet cauri lielam mežam, un tad viņi sāk laupīt. Vai nav šī situācija? Tātad Kurzemes apstākļos tās ostas kā savādāk veidotas, nekā tas droši vien ir Gotlandē, kas tuvāk. Un tad mēs varam ieraudzīt par rietumiem no rietumu puses skatoties ostas, kas atrodas kaut kādu gabalu no jūras, kur nebūtāji saka Tebras un Jūras sapek. Ostas vieta ir šī te, 4 kilometri no jūras. Tāpat tā ir it kā vecās ostas magazīnas daļa, vai tas tā ir grūti pateikt, bet tas ir Kuršu, apdzīvot tepat Lēts un Melnkultūras to baznīca un līdzlaika pilsvieta, saka līdzlaika pilsvieta. Ļoti normāla vieta priekš centrs, kur ir gan osta, gan dzīvesvieta, gan arī vēlāko laiku attīstība kā tāda. Tad ir vēl viens jautājums, ir problēma attiecībā uz Kuršu ostām. Tā ir pārīvosta. Tas ir visām, kas mums ir piekrasts osts, visām ir moli, vai ūdens tā iekšā, vai tiekni ostā iekšā. Ja mēs runājam par tiem laikiem, skaidrs, ka šādas milzīgas darbus nevar izdarīt. Skaidrs, ka tā ietek ir dabiska, kāda viņi ir, un tad ceru, ka nākošais kādrs būs radījis to, jā, tad šī ietek ir šāda. Tā ir Užavas ietek. Pat Užava tur tālāk tīri liela, un tā ostas vieta kā 3 km uz augšu. Pat ietek ir naiva, jā, īstenībā. Bet, ja tas Kurša vai vikingu kuģis iegrib ir metrs mazāk par metru, tad tas nav nepārvarami. Tad viņš pa šo šaubo vietu tiek iekšā, tad ir upē, kas tā būtu. Un tad tālāk, mēs arī nezinām tos ūdens apstākļus, bet viņi varētu būt pietiekami, lielāks ūdens nekā mūsdienās. Tad viņš tiek uz priekšu pa to upi, tad ir pie jūras zemienē un līdz vietai, kur viņš varbūt var paglābties. Užavas upe drusciņ tālāk, kilometrus 5-6, pakaļ vēl nobrauc garām, bet tikai tur ir šobrīd pamestīgi kaut kādi fermi, kas tur mājas saucās Ostgaļi. Kāpēc Ostgaļi 6 km no jūras vai vairāk? Labi, tu upi nevarētu pagarēt un tā, bet tad laikam šīs liecības norāda par to, ka Kurša ostas atrodas kaut kur iekšzemē, dziļāk zemē. Karta, kas tāda, tie ir tā vecais jūras krasts, un tā ir tā pie jūras zemiena. Jau pieminētās Veintu, Užavu, Rīvu nepieminēt, te ir Durbu saka, un šie te melnie punkti, tie ir folkloras liecības par kuģu atradumiem. Kuģu atradumiem, kas ir atrasti Očpurvā, teiksim, pie Liepājas, kur vēl Alslungā. Un, kā redziet, tie visi kuģu atradumi ir kaut kur ne jūras krastā, bet, ja tā ir folklora, protams, ticēt līdz galam viņiem nevar, kaut kur dziļāk iekšā. Bet zinot to iepriekšo situāciju, ko es mēģināju apstāstīt, par šīm mazajām upju grīvām, caur kurām netiek un kur neko nodrošināties nevar, mežiem kuģis tiek cauri, kurš kuģis osta, glabāšanas vieta, ziemošana tā tālāk, kaut kur iekšā cietzemē. Līdz ar to ir diezgan pozitīva viena lieta, ka, mēs ceram atrast Kuršu kaujas pirātikai kuģi, tad tas ir jāmeklē nevis jūrā nogrims, bet kaut kur kādā purvā, kur jau iepriekš tie kuģi ir redzēti, kādā kūdi rokot, vēl kaut kur, varbūt tas ir daudz perspektīvāk atrast ieraudzīt tādu kuģi nekā jūrā. Galā arī skandināvu kuģi, pēc kuriem viņi to savu kuģniecības vēsturi restaurē, ir atrasti cietzemē, gan kā kaplu vietas. Mums tas varbūt ir drusku cits kaut kas.
Nu, un tagad folklora šis te teksts. Iet runa par Austrumgas pagasta izkārt mājām, kas atrodās uz tā Baltijas jūras augstā sankrasta. Laiks, kas aprakstīts, tas ir 30. beigas. Stāstītājs ir to stāstījis nesen 90. gados. Un tur ir kāzas, kur viņš piedalās kā puika, un tad nākošā dienā pēc kāzām viņi ir padzēruši almu un koturu, un tad saimnieki vēl drāvīt kaut ko izlasīt. Varat izlasīt, jā, vai man nolasīt? Nu, kad šādu tekstu izlas, tad tūlīt lēks mašīnā iekšā, braucam skatīties, kur tas kuģis ir. Jā, es arī to izdarīju, protams, tā, ka pirmo reizi šo tekstu ieraudzīju pirms 10 vairāk gadiem. To vietu aizbraucu, skatījos, meklēju cilvēkiem, runājos. Varētu būt mistifikācija, folkloru, un iespējams, ka saimnieks arī, tas stāstītājs kaut ko ne tā atcerās, kaut ko pielicis. Mājas vairs nepastāv, viņas ir sadalītas divās citās mājās. Mājas ir vasaras mājas, cilvēki īsti ne tā vieta, kur kuģi atrada it kā tad ir lejā, tad to jūras krastu nokāp lejā. Tā ir Ružavas upes palieni, tās Purvājas, atbilst tam, ko es iepriekš teikts. Tad iespējams tā ir kuģa pēdējā vieta, kur viņš palicis, atstāts, sapūdēts. Vai tā bija, vai ne tā bija, vietu mēs neatradām, aptuveni 100x100 metru vietu, mēs zinām, kur tā vieta ir, varbūt jaunākas metodas, jaunāka pētījuma ļautu ieraudzīt vairāk, bet, nezinu, vai tik vienkārši, bet, perspektīva. Un tad šie lielie, tas ir Kuldīgs, Veckuldīgs pilskalns, kas, iekļūšana iekšzemē nodrošina arī lielākas upes kā Venta un centri. Ja Ventas, tur ir vairāk pilskalnu, lielākais ir Veckuldīga un Ventas Rumba, kas vēlāk laika kuģiem liedz tikt uz augšu, bet šie agrākie kuģi tur varēja aiziet. Kā jau teicu, tagad tikko svaigie atradumi, kas ir Padurē, ka tur ir arī vikingu klātbūt, senkapi, bet droši vien, ka arī, jābūt arī apmetnē. Tas, nezinu, nolasīt jums, vai pietiks? Lasa. Kā teica mans kaimiņš, tur ir kaut kādas viesības vakarā mājās. Vēlas jau vakars viesi iežilbuši. Kaimiņš saka, mīļo sieviņu, ļausim, mūsu ciemiņi noguruši, ļausim viņiem iet mājās. Varbūt man arī jāsaka, mani klausītāji ir noguruši, ļausim viņiem iet pusdienas pārtraukumā. Labi. Mārtiņa Usāna pētījuma atradumu ziemnieku sēnpietību ir Ventas Padurē, izrakuma 48 kvadrātmetru platībā, 8. gadsimta vidus 9. gadsimts otrās puses skandināvu ieceļotāju apbedību vieta pie lapas mājām. Izpētīts vairāk kapi, upurpēta 3,5 līdz 2,3. Tur ir keramika lauskas iekšā, C14 analīze, laiks izmantot 764. 824. gads, precīzi datējumi. Bēdra un apbedības vienlaikus, apglabāts vīrieša bērnu sāta atliekas. Tātad Skandināvi ir arī tur, ar ko, kā jau teicu, varbūt ne tik daudz. Mēs šī laikā zinām. Tas gan nav par kursēm, bet, lai apmēram saprast, ko tad mēs jūrā varam gaidīt. Šis ir vecais ankurs, kas ir atrasts Vidzemes piekrastē, tur ir Latvijas laika press, par nokota nedalot ankuru, kad tas smagums ir ar akmeni, šķērsām koksnu, vai tas varētu būt tas vikingu laika, dzels nav. Kaut ko tādu Latvijas neesmu redzējis, varbūt ir kaut kur, bet ārzemēs, Zviedrijā, Skandināvā, viņi tādi ir.
Tā kā jāsaka, ka šīs iespējas mums ir ļoti liels vēl, bet ne tik daudz. Negribētos teikt, ka jūrā tas ir mazāks. Domāju, ka tie vikingi un kurši, kur jūrā negrib. Jūs arī pēc tiem tekstiem dzirdējāt, viņi tiek sasisti, sacirsti krastā. Viņi tiek aprakti krastā kopā ar mirušajiem. Tā kā mums lielākas iespējas ir meklēt viņu krastā nekā Purvā, Užau vai Osunga. Nekā, tas ir no Zviedrijas, no Birkas, viens brāni tiek vilkt ārā. Īsti pareizi nav, bet lai tā būtu. Tā ka mums tās iespējas laikam ir citas, ne citas, bet tāds pašs kā Skandināvu gadījumā. Ko es varu pateikt beigās? Tēma ir ļoti interesanti, viņi ir ļoti nezināmi, nesaprotam. Jūs man jautāsiet kāds konkrēts jautājums, es nevarēšu atbildēt. Kaut kādu vispārēju ieskatu. Mēs redzam, arheoloģijas te ir mazāk, te vairāk ir vēsturi, folklora šīs lietas. Arheoloģijas mums nav ko pavērdās pētīt, ļoti maz ko pētīt. Bet tā ir reāli, kas apliecina kuršu seno jūras braukšanu. Tas ir tās augtais Rīgas kuģis. Viņš ir pat starptautiski pazīstams ar tādu nosaukumu, par viņu diezgan daudz publikācijas. Viņš ir atrasījis pirms kara 38. gadā Rīgas arheoloģiskos izrakumos atkal zemē, ne jūrā, ne zem ūdens. Viņa problēma ir tāda, ka viņu izcēla, savāca un glabāja tās daļas, pienīgi valdē piedarošā Brīvdabas muzejā. Un kara laikā lielākā daļa no viņa pazuda, visām jukām. Un tas, kas tur tagad ir Rīgas muzejā, tās ir tikai dažas daļas no tā viss, kas tur ir ļoti vērtīgas daļas. Viņu datē ar 11. 12. gadsimtu mīlu, un to uzskata par agrīno kogu vai pirmā kogu, un varētu būt, ka tādām kogām ieradās pirmie krustneši no kaut kā 12. 13. Ja viņam pēc viss ir gala stūra, nevis sāna stūra, nevar to ļoti pateikt, bet viņam tam kuģim mūsdienās ir varbūt tāda sevišķi laba laime, vai visu laiku mēģina no viņu uztaisīt kaut kādas replikas, jo reizes, 4-5 dažādas biedrības, fondi, nauda. Ja tur pastītos, cik naudas iztērēts, tur ir 1000. Un bija tagad pēdējais, cik es zinu, ka tagad uz Latvijas 100 gadu Rīgas kuģis brauks pa Daugavpili. Nebrauks, tur atkal ir kaut kas ne tā, viņam neiet tādā ziņā. Ar viņu darbojās jau pienātais Arturs Zalsters, ir biedrība Rīgas kuģis, mēģina atjaunot. Viņš ir ļoti interesants, starptautiski pazīstams, kā tāds agrīnais kaut kas variants, jo citur tāda nemaz nav. Rīgā ir atrast vēl vairāk kuģi, precīzāk ziņas par viņiem. Šis ir tas, kas ir reāli atrasts.